Pīl, 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 pīl. Pīl, 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 pīl. Meža pīles pirmais etaps bija tas, ka mēs sataisījām mākslīgās pīļu līgstas. Uz hektāra apmēram 4-5 līgstas mēs liekam. Un pēc tam speciāli vienu dīķi mēs nolaidām puslīmeni, lai būtu dziļums sākot no 5, 10, 15, 20 cm, 25 dziļumā tikai, lai ir. Un lai viņas varētu tikt arī klāt pie barības, jo dīži lieli gudrinieki teikuši, ka tomēr viņas var ar savu barību, kas ir dīķi, iztikt, bet tā kā mums ir 4 dīķi, šajā dīķī līgstas nav, bet katrā pāri ir nākušā pa 5 līgstām, tas ir 15 pīļu līgstas mākslīgās, nākošajā gadā arī šiti būs 5 līgstas, būs 20, nu, pār pa 70% mēram tiek izperēti pīlē. Tas jau nozīmē, ka viena šitās vietējās mūsu pīles jau ir rēķini, ja salīdzina tos perējumus, jau sanāk ap ļoti liels kvantums, vai ne? Un vienā dīķī, ja viņš šeit gribētu baroties, viņiem jau barība vienkārši tāda nepietiek. Tāpēc sākot no māja mēs sākam piebarošanu, piebarojam ar graudiem, kas nav tīrīti. Barojam no māja līdz jūlija vidum ar 1 spaiņu, tas ir 10 kg. Sākot no jūlija otrās puses līdz medību sākumam barojam jau 2 spaiņiem. Dotā situācijā mums ir te pār pa 100 meža pīlēm un krīkļiem. Tagad mēs arī jums parādīsim, kā to daram. Daram to gar krastā, kur gaiši, lai nevarētu nekādu plēsēju viņas apdraudēt vai ne, un noberam pa sausiem, jo, ja mēs bērtu ūdenī, tad ūdenī vienkārši zivs mūs arī būtu liels konkurences uz to barību, vai ne, un arī tām pīlēm to noēst. Un, protams, katru dienu mēs meža pīles it kā iztrāmdam ārā no dīķiem, lai viņas vakarā viss nākt apkaļ uz barošanos. Dotā momentā, kad mēs nācām, viņas jau bija iekšā, tas nozīmē, ka bišķi pat raki, tomēr viņas arī atbraucot kaut kādiem 6-7, tāpat jāiztrāmda ārā, lai vakarā uz barošanos viņas visas pēc 8, kas sanāk, nākt viss apakaļ, vislabāk, ka viņas nāk mazās kompānijās. Ja viņi atnāk pāris lielos baros, tad, protams, tā medīšana tik švakra sanāk, bet ja viņas nāk pa 3, 4, 5, 10, tad ļoti patīkam medīšana sanāk un ļoti lielas emocijas, tā kā apmēram kā National Geographic. Un tad mēs iesim šitos 2 spaiņus, jums izbērsim, vai krastu parādīsim, kā tas jādara. Braucam.
Tas augsts. Ļoti nervozi. Neiespējamā misija. O, dabūj. Tā bija. Zapisās. Viņai to otrais. Pie. Nav gan daudz. Pie. O, reku ir. Andri, jūrnie. Tas ir tāds gaļa.